Nu, Gaujas svētki pienākuši atkal gads riņķī. Pagājušajā gadā es arī rādīju video, kas Gaujas svētkos. Labs iesgājienā. To arī pagājušajā gadā filmēju. Es arī, jā. Labs iesgājienā ar pūtēju orķestrī būs jāskatās. Tur kaut kādas trakās lielās skatuves ir. Dejošu. Arī dejos. Nejauki. 2 koncertu apseši. Gaujas svētkos populārs mākslinieks. Pēdējo reizi bija daudz karstāk. Jā, pagājušajā bija tik karsts, ka vispār nevarēja nociesties uz šogad jakā jāiet. Un jau ir augsts. Jā, iesim skatīties, kādas tur ir šogad Ambrāžas, kādi tirdziņi, kādas skatuves. Vēlāk pastāstīšu arī kādi mākslinieki un tā tālāk. Nezinu, vai tev dzirdēt kaut ko. Te jau lavačkas viss jau iesildās. Varēs nopirkt šašlikas un aliņas un ko. Otrā pusē arī vēl ir lavačkas. Tad tur kaut kāda dziedus skatuves jau. Traks roksnes, neviens skatītājs nav, bet kaut ko jau dzied. Ir arī lunaparks. Lunaparks Ādažos. Šitie tie trakie, es tu parādīšu trako vienu. Šitos te, kur tur virpinās gaisā, es viņus pa vēmējiem saucu, tur parasti sanāk vēmiens. Tāds mašīnīts var pabraukt, visā. Baigi interesanti jau nav, bet bērniem ir. Tā, es jau te staigāju, jau lielāk aplīt izgāju, tagad es zinu, ko parādīt. Policisti, protams, ir, sargā viss. Policisti te izstās daudz ir, kad ir tajā pašā vietā ir tās vietas, kur bija pagājuši, kad policists turpat un tāds būdiņi turpat un šitāds būdiņi turpat. Ir kaut kādi novadu ražotāji, kas, protams, šitie te viss, kas uz vēlēšanām grib tikt staigā, tur uzbāžās kaut ko, prasa viss tik draudzīgi pēkšņi ir un ko. Tā kā, jā, parādīšu varbūt kādas izklaides ir. Ja te nebūs kaut kāds copyright mūzikas vai kaut kas tāds. Ejam parādīšu. Un te var pastīties, kāds cilvēki ir izdomājuši aparāts, lai varētu nogalināt cits cilvēks. Un tad viss nāk, priecājās, kādu foršu aparātu. Šī tāda varētu saspridzināt kādam māju, kaut ko pārbraukt pāri. Tā kā ķeškas pa gaisu iet. Tā, viss priecīgi. Jāiet spāņiem parunāt, kur spāņi. Reku, klausies, kā trakā rinda, viss aizmugurē tie. Viss stāv uz kebabu, bet viņi nezina, ka Ādažos tur uz to pusi ir garšīgāks kebabs. Šitas ir negaršīgākais, kas ir Ādažos. Tā kā jā, viesus var apmānīt, noliec tikai tuvāk ieejai un viss jau nāks un pirksies. Troksnis te ir diezgan liels. Tāpēc skatīties. Trakais augstums ārā. Viss gājiens noiet tagad. Jāgaida vēl nākamās uzstāšanās. Es tur rādīju, kur tas kebabs, kur tur trakie rindā stāvēja daudzie cilvēki, kas nav labs. Ādažos šī tāds labāks kebab faktorīši, tas vismaz garšīgs. Tas luks kebab, viņam ir tā maize, tā kā viņi sauc, tā kebab maize aizmirst. Viņi ir tā kā no Rimī vienkārši nopirkt tā tortilju, viņa apakšā ir satīt un tad ciet, tāds kā knapi var nograust. Agrāk tas luks kebabs bija labs, bet es viņu vairāk nepērku. Man neiet pie sirds galīgi. Šitie kebab faktorī daudz labāk. Labi, te uzmielosies, sasildīsies un dajā kā lapakai. Laikam tomēr Voyagers būs jāremontē. Prasās pēc remonta visu laiku, kad neremontē neko nečubina, tad tā izdomā visāds figūras. Šitā lādēšana jau laikam nav normāla, ne? Rakst komentārā, tev liekas, cik ilgi šitā var braukt. Un te jau ar lampiņu iedegās. Sākumā brauc, tur iedegās, tad kaut kas man tur pačakarējās, tad atkal sāk lādēt, tad atkal
tad atkal uz 13 pār aizgāja. Tad pabrauc, tad viņš sāk lēkāt no 12 uz 13 un tā, un karoķis neiet. Tā kā būzeņi jāatlok rokas piedurkns un jāatrot piedurkns un jāņem skrūgriezns un āmurs. Tagad atkal pagāja dažas sekundes vai cik, un atkal tagad rāda 13.1, 13.4 kaut kāds, bet tā viņš citreiz iet, citreiz neiet. Kaut kāds labums vismaz ir, kad kaut vajāģis saplīs, vismaz var atbraukt džūku nomazgāt, citādāk jau tik tīrs pēdiņās, ka nevar jau pateikt, kas pa modelu vairs. Es jau nesen īstenībā šito atklāju, kad ir ar to viedas karti pa 5 eiro šitajā te mazgātuvē, kur nav jākāpj ārā. Tā tu pa tiem 5 eiro puto tur pats ar slapjām kājām, visu tur cīries un tur ar tām birstēm, bet tu jau augstspiedien kaut ko mazgā, neko nevar nomazgāt. Tad vienkārši sēdi un viss nomazgājās tīrs. Nē, tur neko nesaskāpē, tās viss ir buļķības. Viss mūžs tādās ir mazgāts. Pagājos vienu dienu, tu nevar redzēt, kaut kas te viss šmirkst. Karoči tagad rāda 13.8, atkal lādējās tagad. Tā kā vienu dienu lādējās un vienu dienu nelādējās. Bet es pasūtīju jau oglītes no Interkāru un izskatās, ka varbūt pat tam ģeneratoram to vāciņu aizmugurē noskrūvēt, neņemot nos to ģeneratoru. Tā kā atnāks tās oglītes, nomainīšu tās un tad skatīsies, kā būs. Bet, pagaidām tagad es esmu cik te nobraucis jau kādas 5 kilometrus un pagaidām viss darbojās. Tā tīra eksperimenta kārtā šodien nebija variants, vajadzēja divas mašīnas vajadzēja un bija jābrauc tā kā savēju un es jau paņēmu līdzi akumulātoru lādētāju un darbā ir ritens, ja vajag, tad ar riteni var mājās aizbraukt. Pagaidām viss funkcionē. Tā kā skatīsies, kā atrisināsies šī Voyager akumulātoru lādēšanas sāga. Karoči, jā, tas akumulātors, ģenerators vairs nelādējās normāli, nav nekas kārtībā. Es te mēģināju nomainīt oglītes. Man nebija vēl oglītes, es gribēju tikai izjaukt. Es biju domājis, ka varbūt ar šito vāciņu neņemot nost to ģeneratoru, tas būtu riktīgi viegli. Un es jau viņu atskrūvēju visu vaļā, bet viņš traucē šitajā stūrītī, viņi nevar noņemt nost, tā viņi varētu noņemt un te varētu nomainīt. Bet, jā, būs jāņem nost ģenerators. Es te tagad uzlādēšu akumulātoru atkal pilnīgi pilnu, lai var aizbraukt līdz darbam. Cik man sanāk braukt kādi 7 kilometri. Šurp es atbraucu bez ģeneratoru, pie darba pielaid bišķiņu lādē, izbrauc pa vārtiem ārā un nelādēja vairāk. Tā kā līdz darbam var aizbraukt. Pasūtīju Interkārā jau. Atnāca man jau uz Omni, uz ādažiem tās jaunās oglītes. Vai kā tur ir? Angliski viņas saucās brushes, tā kā birstītes, bet latviski sauc pa oglītēm. Vairāk izstāsta pēc oglēm, nezinu. Man jau te viss jau izjaukts. Tā, kurš ir tāds te. Cerams, ka tas būs īstais. Tā, tur pēc tiem kodiem izskatījās it kā jā. Man samulsināja sākumā tajā bildītē Interkāros, ka nebija šitas tā māģiņa apkārt. Es domāju, varbūt tur būs no vecā jāliek, bet te ir, nezinu. Vienmēr sakot, jaukšu ārā un skatīšos rītā. Viss man te atslēdziņas kaut kādas mētājās. Un pie vienas jaukšanas, ja jau es aizbraukšu uz darbu, tad jau būs arī garais Voyageru skrūvēšanas video. Man vajadzēs vēl vienu lietu. Būs jāņem ārā akumulātors, būs jāņem ārā šitā te akumulātora tā pamatne viss. Lai tur tiktu iekšā dziļumā. Te vēl kaut kas bija jāņem nost, es neatceros. Vienmēr sakot, man jātiek ir tur pašā apakšā pie solenoīdu bloku. Motors arī netīrs, galīgi jānomazgā. Tik ilgi nav nekas bijis jāremontē, ka motors palicis netīrs. Vai tā, rakst komentārā, te var tā ir. Tā kā tā jau, Voyagers jau diezgan ilgi izturēja. Saka, pēdējos darbus kāds taisīja bija uz decembrī uz tehnisko apskati, un pēc tam arī kaut kas notika, bet es tagad vairs neatceros, ko es te mainīju un ko es darīju. Viss jau ir aizmirsies, tā jau liekas, ka visu laiku iet. Bet kaut kas bija, ja es atcerēšos, tad es pateikšu. Bet kaut ko es darīju, kaut kas toči nebija riktīgi. Lūk, tā jau atkal gāzei. Šitie te filtriņi jāmaina ir arī reduktorā, un šitas jāmaina jau, kur te es pēdējo reizi te mainīju.
Es te pierakstīju 320,000, tagad ir 340, tagad 20,000 ar tiem filtriņiem ir nobraukts. Sveces droši vien ir jāmaina, jo tās arī ir nobraukušas jau. Ja tam ir 320, tad pie kāda 300 varētu būt, ka es viņas mainīju, kad 40,000 nobraukt. Bet it kā iet. Jā, es nezinu. Var arī rakstīt komentārā, kā tev ir ar svecēm. Man nekad mūžā nav bijis tā, ka es mašīnai nomainu sveces un kaut kas reāli izmainītos. Vienalga, cik ir bijusi tā mašīna kaut kādu nojādu galīgi nopirkt no kaut kurienes, kad tu nezini, kad ir sveces mainīts, tu nomaini tās sveces un nekas nemainās. Nu, tev tā apziņa tikai, ka viņas ir nomainīts. Citreiz pat pēc eļas maiņas liekas, ka klusāks un tāds foršāks, bet pēc sveču maiņas man nekad nav nekas izmainījies vispār nevienai mašīnai. Tagad labrītā braukšu bez ģeneratoru uz darbu, ārdīšu ārā un tad jau skatīsies, paņemšu jūs līdzi. Lai jums arī jautrāk var pastīties, kā man tur veicās, cerams, kā neveicās, ka viss būs veiksmīgi un viss būs labi. Es tikko atcerējos, ko es mainīju. Es mainīju eļas spiedienu devēju, tas man ziemā izbeidzās. Bet tā jau sanāk janvāris, februāris, marts, aprīlis un maijs viss. Sanāk, ka pa 5 mēnešiem tikai viena lietiņa bija salūzusi. Un tagad ģenerators. To kaut gan pusgadu izvilka. Tā tas normāli tādai traka vecai mašīnai, cik ir 2004. gada. Tagad ir 25. jau 20 pāri gadi jau. Tagad, turās vēl brašuls. Bet, es jau arī mēs te uzliktu to deflektoru šitā te, lai neredz rūsu. Bet te jau visi ir tik skrubuļēns tas kapots, ka man jau, bails ir reiz viņa iztikt taisīt ciet. Tā, bet, es domāju, ar šito brauks, kamēr viņš ies, kamēr viņš sadalīsies pa daļām vai kaut kā tā. Jo, mūžu vecais jautājums, ko arī tur Voyagerjāns un es pats esmu pētījis un skatījies, nav ko citu nopirkt, ja tu gribi, teiksim, es negribu tā kā parketnieku vēl vienu, es gribu tieši busiņu, lai tu vari ielikt matrac, lai tu vari aizbraukt uz kempingu, lai tu vari ielikt būvmateriālus, vai lai tu vari ielikt daudz bērnus vai visu ģimeni, lai tā mašīna ir multifunkcionāla un tāds, un es negribu dīzeli nekādā gadījumā, un es negribu nekādas raustāmās kārbas, tad, es nezinu, tie varianti paliek tik maz, un nākamais Voyagers varbūt var dabūt to 5. modeli, nesarūsējuši, bet es negribu maksāt 700 eiro nodokli. Jā, varbūt pa mašīnu varētu samaksāt vairāk, bet ne jau 700 eiro nodokli. Tas ir kaut kāds bezprīģēls liekas. Tā kā rakst komentārā, kādu busiņu var nopirkt tādu, kur tu nesēdi tā kā uz traktorā, tā kā kaut kādos šitajos te, kas ir tie Volkswagen, tur arī tāds plastmasas krēsls, un tad tu sēdi tādu stūri bez maz vai tā kā autobusā plakan. Tādas nē, bet, kas ir normāls busiņš kaut kāds, jā, ko var izmantot tādiem mērķiem, tā kā es nosaucu, kas nemaksā nieri, un tā. Ir kāds idejas varbūt? Sveicināt atkal apakaļ, veicot ilgi gaidītais skrūvēšanas video atkal kaut kāds. Un, jā, kas vecie kanāla sekotāji, tie jau zina, pa ko iet runa, kas jaunietiem ielikšu. Tāds neliels kadrs varbūt, kā tas viss process, viss sākās ar šito te Voyager lietu. Parādīšu, ko es te esmu dabūjis, ko es darīšu. Kas man te pa štruntiem līdzi multimetrs, kā jūs zinat, kā saprat, jau nedarbojās, ģenerators neiet. Tātad es dabūju jaunas oglītes, mēģināšu skatīšos, cerams, ka oglītes būs vainīgs, ja nē, te būs ģenerators jauns, bet šodien mēģināsim tikt tā cauri. Un tad nākamais, kas ir pēc tam, ja ģenerators sanāks, tad ir jānomaina solenoīdu bloks kārvai. Un arī man ir blīvīt priekš solenoīdu bloku pilnīgi jauna. Tā kā jāķerās pie darba. Tā, ģenerators ir ārā. bija vienkārši izņemt, tāpēc, kad kas skatījās vecās sērijas, tas zina, ka man uz 2 skrūvēm viņš tikai bija pielikts. Iepriekšējais tas meistars bija kaut kur pazaudējis. Tu kaut pēlus iekšā kaut spalvas no kāda. Jābūt ģeneratoros spalvām. Rakst komentārā. Tā gultņi izskatās forši. Viss šitas te jaunais, tas, kā viņš saucās, skriemelis ar to tur sajūgu, viss smuki darbojās, smuki griežās. Attaisīšu tagad to aizmuguru un skatīšos, kas tad lācim ir vēderā. Es tikko darbā pie galda strādāju un ieraudzīju urbi. Kāds ir redzējis šitādu urbi? Izurbt caurumiņu kaut kur. Parastajā kruķa nevar ielikt. Tā kā tā. Tas tāds iestarpinājums par interesantu urbi.
Tā, nu, te var redzēt, ka tas, kā viņš tur saucās, tam rotoriņam tas gredzens ir tas, ar ko tās oglītes tur strīķējās, viņš diezgan labi iedilstās, man liekas, viņam gludam jābūt. Bet arī paši tās oglītes, viņš šitādas te, nu, vairāk tā kā ārā nenāk, tādas tik arī nodiluši. Te jau var redzēt, te jau ir kaut kas jau skrūvēts, vaļā taisīts. Un es nezinu, nu, mēģināšu likt kopā, nu, vēl nobraukt, cik varēs. Nezinu, cik viņam jāizdilst šitā tām bedrītēm, lai viņi tā kā gredzentiņi sadalās vienkārši. Nezinu, rakst komentārā, kā tev liekas, vai vispār jēga montēt kopā. Nu, es jau tāpat montēšu, bet, nu, var ierakstīt komentārā. Tā, nu, kas attiecās par pašām tām oglītēm vai slotiņām, tā kā brushes saucās angliski vai kā. Un, nu, jā, vecajam viņas ir šitik garas, viņas tev uz atsperīci tā kā spiežās. Un jaunajam viņas ir šitik garas, tā kā šitās ir galīgi nodilušas un šitas jauns kāds izskatās. Te var redzēt, ka tas aizmugurējais vēl ir tā kā bijis trīķējies gar to gredzenu, bet tas priekšējais jau vairs tā kā īsti nē. Kas man vēl liekas interesanti, to rakstīt komentārā, ja tu zini, kāpēc tā ir, kāpēc šite te ir tā kā izdilis, tas gredzens augšpusē, bet apakšā, kur apakšējā strīķējās, tur viņš nav izdilis, tur ir ļoti maz izdilis. Vai tie ir atsevišķi gredzeni, kas ir kaut kad mainīti, vai kāda vispār tur tā uzbūva, kas zina, piekomentēt, un cik viegli viņi būtu nomainīti. Tā, nu, jaunās oglītes ir uzliktas. Tur ir tā, tas čakars, es no sākuma domāju, ka var noņemt šito plastmasiņu un tad ielikt šito daļu iekšā, tā kā, nu, smuki, jo tās oglītes ir uz āru. Un tad to plastmasiņu uzlikt virsū, bet tā nevar, viņi no apakšas liekās. Un tad beigās es tur domāju bakstīt kaut kāds, nu, lai tur nav jāsačakarē tā oglīša daļa, tad es darīju tā, ka es ievēstu te starpā šī tāda tā kā savilcēju, iespiedu tās oglītes bišķi iekšā, uzmauc virsū un tad to savilcēju izrāva ārā un tad, nu, diezgan normāli uzgāja. Tagad viss te pievilka. Man vēl kaut kas komentāros rakstīja, laikam, ka tās skrūves te nevarot atskrūvēt vai ko. Es viņus arī uzreiz ar triecienu pistoli skrūvēju vaļā, nu, lai tur rokām varētu būt, ka tur apdročās tie galiņi un nekas nenāk ārā. Un tagad arī izskatās, ka tā jaunā oglīte, viņa arī ir tā kā ieiet iekšā tajā vecajā gropītē. Un, nu, līkšu virsū un cerēšu uz labāko, ka kādu laiciņu vēl ies. Tā kā tā mašīna jau tur tāda, nu, dažbrīd liekas, ka jau tā kā uz robežas ir un tas katrs kaut kāds remonts, kas uznāk, tu domā, vai tev atkal tas remonts ir to vērts un tai pašā laikā tu paskaties kaut kādos sludinājumos un nu, nav jau nekas cits, ko pirkt un bez maz vai sanāk tā, ka tu iedomājies par to situāciju, ka tai mašīnai varētu notikt kaut kas tāds, ka viņi vairs, nu, tā kā neatmaksāsies vai negribēsies remontēt un, nu, izmisums pārņem, jo tu nezini, ko tādu darīt, vai tādu pašu meklēt kaut kādu atkal un pirkt un tad šito likt tur jau saremontētās detaļas, lai tā kā glabājās likt kaut kur laukos stūrī no kā kaut ko skrūvēt nost, nu, tā kā galīgi, nu, vispār nav kaut kāda varianta, es nezinu, tev galva dūla paliek uzreiz, kad tu iedomājies, ja būtu kaut kas cits jāpērk. Tā kā vēl cīnīsies un mēģinās te salikt visu šitās te kaut kādas vecās detaļas, kaut ko te saglābt un taisīt, jo, nu, atkal tur likt 200 eiro, atkal jaunu ģeneratoru iekšā un kaut kāds, nu, tas atkal es nezinu, tā kā liekas, ka neatmaksājās, varbūt no otras puses varbūt atmaksājas, varbūt nē, jo tu jau nezini, kas atkal uz nākamo apskatu tur var izlīst, vai, nu, gan jau nezinu, labi, tur sametināt var droši vien, ka jebko uz kaut kādu laiku vēl, bet tā, par kaut kādām tehniskām lietām. Tā kā, nu, es vēl cīnīšos, vēl neatmetīšos. Tā kā labi, liksim apakaļ ģeneratoru un skatīsimies, kas būs, bet droši vien, kad es, nu, uzlikšu un vēl neskatīšos, kas būs, tad salikšu arī to solenoīdu bloku un tad kopā visu skatīšos, kā tās viss kopā ir. Tas ir nepareizs remontēšanas paņēmiens, bet, nu, tā es darīšu šoreiz. Kāpēc nepareizs? Tāpēc, kad pēc tam ir kaut kāds gļuks, tu nezini, no kā tas ir. Vai ne? Tā ir. Labi, aiziet, montēs tālāk. Tā, nu, ģenerators ir vietā, ielikts. Viss te normāli, viss turās, viss te notīrīja kontaktiņus un tā. Jā, jauno lampiņu filmēja. Paldies atbalstītājiem vēlreiz. Tā kā, nu, foršāk, tagad gaismā var nofilmēt kaut cik, ne? Tā kā šitas tagad ir sataisīts, tagad man vajag ņemt ārā akumulātoru, visu to kastu, lai es tur tiek apakšā klāt tam solenoīdu blokam. Tad tur būs jāizmazgā, lai netīrumi nesakrīt.
Jā, tur būtiski visu iztīrīt, jo tagad tu noņem no augšu to solenoīdu bloku, tad tur viss ir vaļā un visi tie kanāliņi, lai tur kaut kāds sūds neiekrīt, tāpēc būtiski tur būs notīrīts smuki tā viss, lai skaisti. Jā, sākšu jaukt ārā. Ja kāds zina, kas tajā, šitā tā kasta, kur akumulātors nāk, un ja kāds zina, kas ir šitas te, ko viņš dod, kas tas pa devēju ir, tad rakst komentārā. Man nav pagaidām vispār nemazākās nojausums vai idejas, kas tas tāds varētu būt. Ko viņš varētu mērīt. Bet, ja tu zini, tad rakst komentārā, tad es arī zināšu. Tad arī pārējie pasaulē zinās. Tā, tagad es izņēmu ārā to akumulātora kasti. Kaudā YouTube video, kad čalis ņēma arī šito te, to izplašanās trauku bunduli, bet man liekas, ka to nevajag ņemt. Solenoīdu bloks ir tas, kur te ir tas pelēkais šitas štekers. Tagad tās divas trubiņas būs jānoņem nost. Tas viss ir jānotīra kārtīgi, lai tur nav nevienas smilšu graudiņa, neviena krikumiņa. Un tad varēs kaut ko jaukties tālāk. Tāds te jau peļu sagrauzumu trakie visādi. Tos vadus vispār bail kustināt, bet jākustina viņi būs. Tā kā labi, kaut kā jau tiks galā, es tā ceru. Tā kā te lai parāda, bet tagad tur ir, var redzēt, es to štekeru noņēmu nost, viss tur ir notīrīts, cik es varēju. Tagad, es vēl gribēju pateikt, ka citiem, man liekas, šitās caurules nāk metāli, man te ir vienkārši uztaisīts tāds samaģels, kas iet uz dzesēšanu, kas ir gumijas. Visvairāk tagad čakarē šitas te vadu, mučkuls viss, bet to es baigi neko nevarēšu, man liekas, te izdīlot. Kas es varēju tur iztīrīt, izpūt visā, varbūt tad bišķi augšā vēl papūtīšu nost netīrums. Un tad es mēģināšu skrūvēt vaļā un skatīšos, kas būs. Tā, es esmu ticis tik tālu, kad ir atskrūvēts vaļā tas solenoīdu bloks. Te vēl ir tas kaut kāds ātrums sensors laikam. Viņš skaitās, kas ir arī jāizskrūvē ārā, tur vajag 25. muciņu vai es laikam 27. viņu izskrūvēju. Diezgan viegli nāciņu no plastmasas. Tagad vēl te bišķi papūtīšu vēl pēdējos krikumiņus nost, un tad jāceļ nost tas solenoīdu bloks. Es to nekad neesmu darījis, tāpēc, ar tā interesanti, varbūt, ja kādam noder, tad var, šeit varēs paskatīties, kādā veidā tas darās. Tā, cik te video varēs redzēt, pats tas bloks ir tagad noņemts, mēģināšu piesūkt klāt, pasūtīt kvalitāti, bet varēs saprast. Tagad ir tā, lai neiekrīt nevienam no tiem caurumiņiem iekšā, ir tā vecā, tā sadriskā, tā blīvi jānoņem nost, jānokas ļoti uzmanīgi kaut kā. Un tad jāuzliek jaunā blīva, un tad jāliek virsū tas jaunais vecais bloks. Tā, vecā blīva ir noņemta nost, viss ir notīrīts, smuks. Visuzmanīgāk vajag ar šito aizsargu, jo viņš ir sarūsējis, no viņa visu laiku krīt bleķi kaut kāds drumstals. Es ceru, ka man tur nekas neiekrīt iekšā, it kā tā es neredzēju, ka tur kaut kas iekristu. Vēl, ja kāds grib mainīt vai noņemt un pielikt apakaļ solenoīdu bloku, tad ir jārēķinās, ka bez jaunas blīvas neiztikt, jo viņš noņemās nost šitā, te viņi viss saplīst, tur ir papīra blīva. Es pirku autometro, tur bija vienkārši, lēta cena, viņai galīgi tā kā priekš blīvas nebija, bet tas bija ātrākais, vienkāršākais variants. Tur, man liekas, te pašā dienā viņa ar Omniu man atsūtīja, un es jau nākamajā saņēmu. Tā kā, jā, šitas te ir tāds, kur te ir tāds nolausts, un te kaut kas ir jau ķepināts. Man it kā viņš ir tā kā labāks vizuāli, bet šitas noņemts no ejošas mašīnas, kur točni iet, tur bija cita vaina beigās. Tāpēc mēģinās uzlikt šito un skatīsies, vai uzlabosies tā pārslēgšanās no pirmā uz otro ātrumu. Un kas ir galvenais, tas iemesls bija tāpēc, ka šis bloks man vairākas reizes sāk mest kļūdu un avārijas režīmā mašīnai kā ar. Tas bija kaut kāds 3 reizes, varbūt tikai 2 reizes pie mājām, 1 reiz kaut kad Rīgā, bet tas ir pusgada laikā, un es nezinu. Un tieši uz solenoīdu bija kļūda, un tad izdomāju, ka vienkārši, ja man šis bloks it kā īvašais bija, tad pamēģinās nomainīt. Viņi vienādi, un skatīsimies. Te kolēģis traki skaļi fleksē, tur džīpam kaut kādu viņš plaukt, taisa vai ko, bet jā, un nepateicu, es viņu cēlu ārā pa apakšu, pa augšu, viņu varbūt var dabūt, bet tas būs ļoti čakarīgi. Tā kā, tāpēc man mašīna uz klucīšiem uzreiz jau stāv, lai no apakšas viegli var tikt klāt, un tagad ieliku jau apakaļ šito te jauno, un mēģināšu likt iekšā skrūvītus, skrūvēsim kopā, skatīsimies, kā tad būs. Tā te skrūvējos tā,
ilgu laiku nebija skrūvēts, tā jau tagad sanāk gan arī pat vai tā kā noilgojies bija paskrūvēt, pat gribās. Nav nekāda tāda steiga, tā mierīgi, ņemies kaut ko skrūvējies. Es cerams, ka te sanāks viss normāli, ka tagad jau skrūvītis salika apakaļ, viss sagāja. Ar rokām smuki saskrūvējās iekšā. Jāpievalk, jāsaprot, cik stingri jāpievalk viņas ir. Un tad jau būs jākurbulē augšā. Kaut gan te viss tā pārējais gemerojas, viss jāsaliek virsū ir, kas te vēl tās visas tās kastes un viss, kas te vēl vajadzīgs. Tā kā varbūt tik ātri nebūs, bet es ceru, ka ilgi arī nebūs. Es nezinu, kam interesē pa laikiem. Tagad ir 18, cik ir 4, 5, kāds 2 stundas kopā, visi ģeneratori būs kāds 3 aizņems kopā. Tā kā jā, kāds grib arī nomainīt, tad var nomainīt arī savējam prikolu pēc vienkārši nomainīt solenoīdu bloku. Vai labāk varbūt nevajag. Tā, visu es saliku. Viss negāja tik gludi, kā varēja gribēties. Tam solenoīdu blokam vienu no skrūvēm es aprāvu, diemžēl. Bet tur pēc tam man izdevās atrast skrūvu, kas bija pa 5 mm garāk un ielikt iekšā un tā jūtām pievilkt. Cerams, ka tur nekas neticēs garām, bet ja kāds šito mašīnu kādreiz nopērk, tad tu zini, ka tur ir viena skrūva tāda, kādai tur nevajadzētu būt. Tā kā es neko neslēpu, viss YouTube'ā var redzēt. Redzēs, kā sajies. Vai būs labāk, vai nebūs nekāda starpība. Es ceru, ka nebūs sliktāk. Jāsāk vākties nost, jābrauc mājās. Veco bloku, jo, protams, nemetīs ārā to var kādam pārdot. Labi, nē, tā nedara. Tā kā, labi. Jau tur īkšķī. Tā, samontēja te visu kodu atkal, jāsavada viss te, lai skan radio. Pagaidām lādējās, viss lādējās tieši tāpat, kā man lādējās pirms tam. Kārba arī slēdzās, no darbnīcas ārā izbraucu. Tagad braukšu uz mājām, skatīšos, testēšu. Pēc tam pateikšu, vai ir kaut kāda labuma, vai nav nekādas izmaiņas, vai kas. Skatīsies, kaut kas tur jau jāiestrādājas, tāpatās viņam kaut kā jāadaptējās, vai kas, jo aķis bija noņemts. Redzēs, kamēr izdzīsies cauri tur viss tās eļas un tā. Tā, atbrauc mājās. Jāsavāc te viss spekelis. Ko var pateikt par visu to remontu. Pagaidām viss iet normāli. Pagaidām tur nekas ārā netak. Akumulātors lādējās un tas, kas attiecās uz to kārbu, tagad, es nevaru pateikt. Man liekas, ka slēdzās, tā kā bija, tāpatās točni varbūt ir labāk, bet jāpabrauc ilgāk, lai varētu pateikt. Tik ātri nevaru pateikt. Citreiz ir bijis tā, kad es kaut ko saremontēju un tad video beigās pasaku, baigi labi sanāca, un tad pēc 2 dienām saprotu, ka nekas nemaz nesanāca. Tagad to es pateikšu vēlāk. Tur vēl bija, kas bija gļuks kārbai, ka bija pilsētā, ka uzsula riktīgi kārba, tad, kad tu straujāk bremzē pie luksaforiem, tad tāda sajūta, tā kā parasto kārbu bremzēt un neizspiest sajūta, ka viņš tā kā vilk uz leju apgrieziens, un pēdējā mirklī tikai tā kā ieliktajā neitrālajā. Tas vēl bija gļuks. Labi, tagad skatīsies. Tad jau es ziņošu, visus turpinu video skatīties, subscribojies, un tā jau viss informācija nonāks līdz tevim arī. Tā, tikko bija Omnivā, un nākamais kanāla atbalstītāja naudas pirkums. Nopirku vēl vienu, uztaisīšu unpacking kastes atvēršanas video. Pagaidām varat komentārā rakstīt un minēt, kas tas ir, ko es iegādājos, kas ļoti noderīgs. Bet varbūt es jau kaut kad teicu, ko es gribu nopirkt. Labi, aizbraukšu mājās un tad attaisīšu vaļā. Unpacking video. Palīdzēs man unpackot, labs man palīdzēs unpackot. Mākanās rīkoties. Viņš ir vaļā? Nē, es attaisīšu. Kas ar viņu lokot? Es atgriezīšu tu tur kas. Negribu. Bērni nedrīkst. Tālāk varēs tikt. Kas tas ir? Kā tu domā, kas tas ir? Kaut kas priekš tās mašīnas. Nē, tas nav priekš mašīnas. Tas ir priekš dzīves. Viss tas kāja. Tas ir priekš vloga. Ko? Kamera? Priekš vloga, nē. Jātais vaļā. Viss var komentāros rakstīt. Kameras stiks, tas te. Tas te. Man vajag vēl.
Ko tad? Gal šito tur? Es atskatos šito, kur tas skočs. Es jau pats nezinu, kāds viņš ir. Es vienkārši izvēlējos internetā, man liekas, tas viss normālākais. Augšas vajag tasīt. Tā ir kaut kā, no kaut kurienes. Izņemt ārā. Kas ir? Ir tā kā GoPro lietiņš. Ne jau GoPro, bet telefons. Kāds jau redzēja jau uz kasts. Tā kā telts. Jā. Kamro. Rokeriem. Tas ir kaut galiņi. Tas ir vēl maisiņš jau kāds. Rezerves skrūves. Uztaisīs augstāko. Es māku ar pulti Ne, ar šitiem te. Labi, mēs uztaisīsim. Tagad mēs varam šitā. Tagad kaut ko stāstīt un visu kaut ko rādīt un tā. Es neredzu no šitās puses, kā viņš tur ir. Var uzlikt tā, lai es normāli. Tev ir blurots šitas te divāns. Viņš ir noblurots. Izstāst, ka noblurots divāns. Tur priekšā šitas te. Jā. Šādā. Sveicināti! Jā, tagad normāli. Tagad var rādīt visu kaut ko. Ar rokām varēs parādīt visu kaut ko. Man ir arī GoPro stiprinājums, lai var uzlikt virsū uz šitā te statīvu. Tagad būs daudz foršāk, varēs kaut kur iefilmēt, varbūt kaut kur, kur es eju, iznāk ārā no kaut kurienes vai aizeju Iznāc ārā no durvīm. Jā, tā nav visu laiku jāfilmē, ka rokās. Iznāc ārā no durvīm. Labdien! Un šeit es esmu, jūsu vidī. Tagad tā. Paldies atbalstītājiem. Turpmāk būs smukāk. Smukāk un stabilāk. Jā.